Sveicināti, dāmas un kungi, kārtējā kompānijas Teletrade Europe valūtu tirgus nedēļas apskatā. Ar jums kopā ir Rihards Saksons, kompānijas finanšu tirgus analītiķis, un šodien paraudzīsimies uz 3 valūtu pāriem un to nozīmīgākajiem pretestības un atbalsta līmeņiem. Pirmais valūtu pāris, ko paraudzīsimies, ir eiro ASV dolārs nedēļas grafikā. Redzam, ka nesasniedzām mūsu iepriekš caursisto pretestības līmeni un strauji pagājušajā nedēļā palielinājāmies vērtībā par aptuveni 195 punktiem. Tādēļ uzskatām jau, ka ir noticis atlēciens no šīs līnijas, lai gan līnija netika sasniegta, un turpmāk pirkšanas darījumu no šīs līnijas neatversim. Bet tas, kas mums tālāk interesē, vai mēs spēsim sasniegt šo nākamo nozīmīgo pretestības līmeni. Ja mēs paraugamies dienas grafikā, redzam, ka pagājušajā nedēļā visas nedēļas garumā bija vērojams ļoti straujas eiro vērtības kāpumu. Rezultātā noslēdzamies virs iepriekšējiem maksimumiem, kas ir nozīmīgs pretestības līmenis, un šobrīd atkārtot esam sasnieguši šo jau atbalsta līmeni. Tas, ko jums vēlos parādīt, ir 4 stundu grafiks. Grafikā redzam, ka šodien atvērāmies ar ļoti lielu tā saucamo gapu, aptuveni 30 punktu attālumā. Tas ir tādēļ, ka vakar norisinājās Eiropas centrālās bankas preses konferences, kurā uzstājās viens no centrālās bankas komitejas pārstāvjiem. Viņš izteicās, ka tiek plānots drīzumā uzsākt kvantitīvo mīkstināšanas programmu, jeb finanšu aktīvu izlaišanu apgrozībā, lai stiprinātu eirozonas inflācijas rādītājus. Un lūk, arī rezultāti šiem komentāriem, tādēļ arī vērojams eiro vērtības kritums šodien pirmdienas rītā. Lai gan kopējā nedēļas tendence vēl joprojām nav īsti skaidra, redzam to, ka mums ir 2 aktuāli līmeņi, no kuriem viens ir pārdošanas un viens pirkšanas. Pirkšanas līmenis ir no iepriekš caursistā pretestības līmeņa, bet es esmu atzīmējis augšupejošu kustības Fibonacci 50. līmeni, no kur, manuprāt, būtu drošāk ieiešana pirkšanas darījumā. Redzam, ka tā sakrīt ar mūsu iepriekš caursisto pretestības līniju. Otrs darījums ir pārdošanas darījums, ir iepriekšējie maksimumi. Ja cena nedēļas laikā spēj sasniegt šo līmeni, pastāv ļoti augsta varbūtība, ka tiks novērots atlēciens no šī līmeņa. Ja mēs paraugamies dienas grafikā, redzam, ka šobrīd vēl projām atrodamies pie šī atbalsta līmeņa. Tādēļ, ja dienas laikā tomēr cena būs nokritusi līdz šim līmenim, tas ir papildus signāls ieiešanai pirkšanas darījumā, jo vēl projām testējam šo dienas atbalsta līmeni. Nākamais valūtu pāris, ko es jums vēlos parādīt, ir Lielbritānijas mārciņa ASV dolārs. Nedēļas grafikā redzam, ka jau atkārtoti esam pietuvojušies pie šī nozīmīgā pretestības līmeņa, kurš jau vairākas reizes ir testēts. Tādēļ šobrīd, raugoties pēc nedēļas grafika, mums vairāk aktuāli ir pārdošanas darījumi, kamēr šis līmenis nav caursists. Ja mēs paraugamies dienas grafikā, redzam, ka pagājušajā nedēļā veicām ļoti strauju augšupejošu kustību un caursistām šo iepriekš testēto pretestības līmeni. Un šobrīd atkārtot tuvojamies šim līmenim, kas varētu būt labs līmenis ieiešanai pirkšanas darījumā. Ja mēs palūkojamies H4 grafikā, redzam, ka mūsu dienas jau atbalsta līmenis sakrīt arī ar H4 atbalsta līmeni. Tie ir lūk iepriekšējie 31. marta maksimumi, kas tad mums šobrīd ir viens no aktuālākajiem atbalsta līmeņiem, kas ir arī tūmā 61. Fibonacci atbalsta līmenim. Tādēļ mums izveidojās ļoti labs pirkšanas darījums ar maksimāliem mērķiem līdz pat šim te atbalsta līmenim. Bet ja mēs paraugamies H1 grafikā, redzam, ka šī atbalsta līnija sakrīt arī ar H1 grafika atbalsta līniju. Tādēļ mums ir 3 laika posmos spēcīgs atbalsta līmenis, no kura iespējams ieiet pirkšanas darījumā. Trešais valūtu pāris, ko jums vēlos parādīt, ir ASV dolārs Japānas jēna. Dienas grafikā redzam, ka jau esam atkārtot sasnieguši šo atbalsta līmeni, no kur jau vairākas reizes ir vērojami atlēcieni. Arī šobrīd redzam, kad ir veidojies atlēciens. Tādēļ gaidīsim, vai cena turpinās palielināties vērtībā vai tomēr caursitīs šo atbalsta līmeni. Aktuālai pirkšanas un atbalsta līmeņi saglabājās tie paši, lūk šī nozīmīgā augšupejošā atbalsta līnija un arī pretestības līnija. Bet, ja mēs pārējām uz H4 grafiku, redzam, ka 4 stundu grafikā šobrīd atrodamies pie šīm te 2 nozīmīgajām atbalsta līnijām, no kurām ir vairākas reizes vērojama atlēcieni. Cena pēdējo 3 dienu laikā konsolidējas ļoti šauros vērtību diapazonos. Tas, ko mums šobrīd atliek darīt, ir gaidīt, kad tiks caursists kāds no šiem līmeņiem. Šajā gadījumā, ja mēs caursitīsim uz augšu, varam meklēt pārdošanas darījumu no jau 50. korekcijas līmeņa, kas sakrīt arī ar mūsu šo nozīmīgo pretestības līmeni. Bet otrs variants ir, ja tomēr caursitīsim šos te 2 atbalsta līmeņus, tad caursišanas gadījumā atgriešanās pie šiem līmeņiem ir pārdošanas darījuma labs ieejas punkts. Tas lūk arī viss šajā nedēļas tirgus apskatā. Tiekamies nākamnedēļ veiksmi tirgošanā un sekojam līdz izmaiņām privātajā kabinetā.